Rītdien norisināsies lietišķās etiķetes un pašprezentācijas seminārs veselu dienu no 10:00 līdz 4:00 vakarā. Atkarībā kā mums ies, bet principā tas ir tas laiks. Es vadīšu šeit meistarklasi. Klātienes tikšanās ļoti patīk un apmācības, jāsagādā ne tikai, protams, zināšanas, bet, komfortabli jānopērk kaut kādas bāzes lietas, ūdeni, un kāds konfektītes. Tā, gribu padalīties ar jums. Ko es nopērku? Sālīt ir iznākusi laukā, un tas ir tik forši. Es nopirku parasto filmu fotoaparātu. Es ļoti cerēju, ka es atradīšu babiņas veco fotoaparātu, kurā noteikti bija arī fotogrāfijas, kuras var attīstīt. Es to neatradu, es domāju, kāpēc man atlikt visu to. Jā, es nopirku jaunu. Telefons ar Pilns. Negribu salauzt. Jā. Nē, vēl. Dublis numur 225. Tas ir izdarīts. Un man ir tāda ideja, ka es katru mēnesi tad iztērēju šos 24 kadrus, te jau man ir kā 21, īstenībā, cik vēl mēs daudz lentī vēl iztērējam to filmiņu. Bet jebkurā gadījumā, ja vienu tikai iepakojumu mēs iztērējam un es printēju laukā, es pasūtu foto, šīs bildes un mani gada griezumā tādas fotogrāfijas, kuras nevis tu esi fotografējis visu pēc kārtas tāpat vien, bet tiešām ar vērtību. Tā, mīļās lēdīs, šodien man garastāvoklis, kur es vispār neesmu lēdija, bet skolniecīte. Neticami. Rīgā ir saule. 1. marts vienā labākā dāvana un 10 grādi. Wow!